Latvijas lepnums baltais stārķis joprojām kā iecienītāko ligzdošanas vietu izvēlas elektrības līniju stābus, tā sagādājot zināmas raizes elektrolīniju apsaimniekotājiem. Latvenergo un Latvijas ornitoloģijas biedrības kopīgi veiktais stārķu monitorings atklāja, ka vairāk nekā 70% stārķu ligzdu atrodas tieši uz elektrības stabiem. Stārķa ligzdas svars var sasniegt pat 2 tonnas, tādēļ nav nekāds brīnums, ka tās izraisa elektrolīniju bojājumus. Šī gada laikā ir reģistrēta ap 2000 šādu bojājumu. Neraugoties uz to, ka stārķi sagādā ķibeles elektroenerģijas piegādātājiem, Latvenergo tomēr cenšas uz balstiem esošās ligzdas saglabāt. Katrs gadījums, kad tiek konstatēts stārķis, viņš izveidojas ligzdas mūsu līnijas, kas paredzētu remontēt, izvērtēt to, kāda ir šī grunts. Mēs pieņemam lēmumu saglabāt līniju, saglabāt šo ligzdas balstu vai nesaglabāt. Ja tiek pieņemta lēmums saglabāt, tad mēs uzstādām speciālu pamatni, tad šī ligzda tiek pacelt virsstrāvu vadošajām daļām, un stārķis, kā likums atlidojot, viņš sameklē to pašu vietu un turpina diezgan ātri nākošajā gadā uzvīt jaunu ligzdu. Latvenergo ražošanas direktors Māris Kuņīckis saka, ka kopš uzņēmums sācis sadarbības projektu ar ornitoloģijas biedrību, sabiedrības attieksme ir kļuvusi saprotošāka. Iedzīvotāji ir ieinteresēti un atsaucīgi problēmu gadījumos, ja stārķis izvēlas vīt ligzdu uz balsta, no kura tiek nodrošināta elektroenerģijas piegāde mājai. Mēs to uztveram kā normālu dabas un cilvēka līdzpastāvēšanu, ar kuru mums vienkārši ir jārēķinās. Jā, un mēs ar to rēķinamies, mēs sekojam līdzi, mums ir izstrādāta zināma kārtība, kādā veidā mēs šīs ligzdas noņemam gadījumā, ja, teiksim, notiek rekonstrukcija līnijas, ja, un mums ir vajadzīgs nojaukt šo balstu. Un mums arī ir izstrādāta zināma kārtība, kādā veidā mēs šīs ligzdas tālāk kopā ar balstu varam pārdot, teiksim, īpašniekiem pēc tam, kad jau mēs esam savus vadus no turienes demontējuši, ja, un tālāk jau kāds cits var uzņemties rūpes par šo balstu un ligzdu. Ornitoloģi Māra Janaus uzsver, ka pēdējo gadu laikā putnu aizstāvjiem izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar Latvenergo. Ir rasti risinājumi tam, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādu uzņēmumu klientiem, kā arī saglabātu stārķu ligzdas. Es arī dzīvotu laukos, un man stārķa dēļ nebūtu elektrības un bojātos produkti vai lopi tur iet bojā. Es arī negribētu, ka man tāds stārķis tur stārķa dēļ jācieš ir zaudējumi, ja? Bet viņiem ir izstrādāti noteikumi un jau savu sistēmu, kā šo problēmu risināt. Viņi šādas te ļoti sliktas stārķu ligzdas tiešām noņem, bet viņi to dara ārpus ligzdošanas laika pirmkārt, un tas nekādas liels zaudējums visai populācijai nenodara, jo stārķi paši bez palīdzības īpašas nedēļas laikā pēc atgriešanās no ziemošanas ir spējīgi uzbūvēt ligzdu no jauna. Latvenergo un Latvijas ornitoloģijas biedrība jau 4. gadu turpina baltā stārķa monitoringu Latvijā, un tajā aktīvi iesaistās arī uzņēmumu darbinieki. Uzņēmumu speciālistu un ornitologu mērķis ir veicināt sabiedrības informēšanu un skaidrot tās līdzdalību populācijas saglabāšanā, piemēram, par iespējām veidot mākslīgas ligzdu pamatnes. Šogad veiktais balto stārķu monitorings būtiskas izmaiņas putnu populācijā neuzrāda. Tomēr ornitologi ir satraukti par to, ka aizvien jūtamāk iezīmējas intensīvās lauksaimniecības negatīvā ietekme.